Man šodien prokurori zvanīja un rakstīja un satraucās, citiem tur ir pa 5 gadu uz augšu, tas izņēmas vecums palielinās, ja, gan knābam, gan iekšlietās. Šiem 10. Un plus vēl viņi tai sarakstā, ka varētu vispār viņiem atņemt vispār tas izdienas pensijas. Jo tur nav tā fiziskā noslodze, nav dzīvības veselības apdraudējums. Tiešām? Un šeit ir runa. Nopietni. Prokurors, kas brauc uz lietām tagad, kā stukāns ievies pirmās 24 stundās, tur nav apdraudējums. Tādā izpratnē, kāds tas ugunsdzēsējiem speciāliem dienestiem noteikti nav. Jā. Acīm redzot, būs diskusijas, teiksim, par IKT speciālistiem dažādiem, kas... Valsts policija nevajag minēt, mums IKT speciālists jau atbalsta funkcijas. Ne tie, kas atbalsta funkcijas sniedz, bet dažādiem izmeklētājiem, kas strādā ar... Labi, IKT vēl... Tas ir izmeklētājiem, ja? Kas ir kiberdrošība numur 1 tagad. Jautājums, protams, ir par izmeklētājiem, kuriem faktiski ir biroja darbs vairāk saistīts pamatā. Ārpus dienestiem vēl citas profesijas? Tā, lai Latvijas kundze zina, uz ko jūs vēl... Noteikti, tad mēs skatītos kultūras nozari, jo tur ir daudz dažādas profesijas, teiksim, aktieri. Droši vien tas ir jautājums, vai aktieriem būtu jādodās izdienas pensijā. Visi, vai leļu teātris, vai parastais teātris? Pa leļu teātri droši vien, ka nē. Leļu teātris 24 cilvēki. Aktieri, labi. Jā, aktieriem vispārējos teātros.